Kā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes jaunākie dati, Latvijā arvien pieaug imigrantu skaits. Lai netiktu apdraudēta valsts drošība un iebraucēji iejustos Latvijā, secināts, ka steidzami jāmaina izglītības sistēma. Vislielākās izmaiņas gaidāmas skolotāju darbā, papildus apmācība, papildus izdevumi. Paši skolotāji gan norāda, ka vispirms jātiek galā ar pašreizējām problēmām, atalgojumu un noslodzi, tad varēs runāt arī par jaunajiem pienākumiem. Ismēls Latvijā dzīvo jau kopš dzimšanas. Viņš ideāli pārzina latviešu valodu, kā savu dzimteni vairāk sauc Latviju, kaut gan viņa tēvs ir no Afganistānas. Ismēls atzīst, ka Latvijā ir jāuzlabo izglītības sistēma. Visgrūtāk ir būt iebraucēju bērnam pirmajās klasītēs. Es vairāk izjūtu skolas pirmajās klasēs, jo tad visiem likās tā dīvaini, kāpēc esmu tāds stumšāks. Un tieši tajā laikā arī notika, teiksim, tas terorakts Ņujorkā, tas 11. septembrī. Un tad tas vēl caur tiem mēdījiem vēl asāk stāstināja to uzsveri par tumsnējākiem cilvēkiem. Un sakarā ar to teroraktu uzreiz cilvēki salīdzina. Man ir bez maz vai tur teroristu vai kaut kādu vienu no tiem sliktajiem cilvēkiem. Pētnieki atzīst, lai gan pašlaik vidēji gadā Latvijā ieplūst ap 300 imigrantiem, šis skaitlis arvien pieaug. Šie cilvēki ir jāpieņem un jāpalīdz viņiem, citādi var izaugt Latvijai nelojāla un naidīga kopiena. Šī ir bīstamība. Bīstamība ir atsvešināties izglītības sistēmai, skolām atsvešināties no lietotāja. Jo, ja mēs padomājam, es kā pedagogs, kāda ir mana jēga? Mana jēga ir skolēns. Un nevis es kā varas nesējs, tur pats gudrākais klasē. Lielākoties pētnieki un paši imigranti atzīst, ka skolotājiem ir jāmaina savu domāšanu. Ir jāstrādā pacietīgi ar katru bērnu individuāli. Tikmēr paši skolotāji atzīst, ka primāri jāmaina pašreizējā politika. Šeit mēs atkal redzam to mūžseno jautājumu. Pedagogi pārslodz tagad, ja viņi strādā uz izpēļņu cīņā par naudu, un līdz ar to būtu vajadzīgs vairāk brīvs laiks, vairāk kursu, tālāk izglītības kursu pedagogiem, lai viņus sagatavotu. Ministrija pašlaik aktīvi meklējot finansējumu, lai skolotājs būtu gatavs klasē apmācīt citādi ģērbušos bērnus ar atšķirīgu kultūras un reliģijas bagāžu. Finanšu resursus mēs skolotāju tālāk izglītībai šobrīd arī meklējam, ne tikai caur struktūra fondu un citu projektu fondu vai ieguldījumu, bet arī valsts līdzekļu pusē. Lai situāciju uzlabotu, ministrija cer no valsts iegūt aptuveni 8 miljonus latu. Laura Pavlovska, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas.